Labdien! Šī video virtuve mani sauc Žana. Šodien pagatavošu biskvītu ruleti ar kremu bez laktozes. Man vajadzēs biskvīta milti, kartupeļu milti, olas, cukurs, vaniļas cukurs un sāls. Krēmam olu dzeltenumu, kartupeļu milti, cukurs, vaniļas cukurs, dzērviņu sula vai nu kāda cita, augēļa, vīns un ūdens. Gatavo krēmu. Ūdenī izšķīdinu cukuru un vīnu un vāru uz lēnas uguns 7–8 minūtes. Olu dzeltenumus sajauca vaniļas cukuru, kartupeļu miltus un dzērviņu sulu, vai arī var izmantot kādu citu sulu. Un visu sajaucam kopā. Masai pievienojam augēļu, es izmantoju olīveļu. Перемешиваем. Оливковое масло не только вкусно, но и полезно для здоровья, для кожи, для людей с сердечным заболеванием, сосудистым заболеванием. Вот, сироп уже тоже подошел. Šo masu pievieno klāt sirupam un uz lēnas uguns visu vāru līdz sabiezē. Варю непрерывно помешиваем. Крем начинает густеть. Огонь уменьшен совсем маленький. Проварила буквально пару минут. Крем стал густым, как по виду. Готово. Готовлю бисквит. Gatavo krēmu, liek maliņā, lai padziest. Gatavojam biskvītu. Ванильный сахар, соль, Olas atdalam, перетираем. dzeltenumiem pievienojam cukuru, vaniļas cukuru, sāli un putojam, līdz masa paliek viendabīga. Очень хорошо сахаром до такой однородной массы, чтобы сахар растаял. Sajaucam miltus un kartupeļu miltus, izsijājam Смешиваю с мукой. un pievienojam klāt olu dzeltenumiem. Un kārtīgi samaisam. На бисквит обязательно муку нужно просеять. Замешиваю. Un citā traukā Теперь взбиваю белки. saputojam olas baltumus Белки stingrās красные, посуда putās. должна быть чистой, не жирной, и белки холодными. Начинать взбивать надо с маленькой скорости и увеличивать. Белок должен взбит очень хорошо. В принципе, чтобы проверить, если вот не вываливается, значит белок взбит хорошо. Яично-мучной смеси. Постепенно. Uzmanīgi iecilēt olu baltums pie dzeltenuma masas. Samaisam visu viendabīgā masā. Maisam no apakšas uz augšu ļoti uzmanīgi. Tas aizņem kāds dažas minūtes. Mīklu kārtojumu veidnē tu ieklāj cepamo papīru un mazliet ieeļo.
Выкладываю тесто. Тесто разравниваю. На рулет идет примерно 1 сантиметр толщина. Lieku sakarsētā cepeškrāsnī uz 180 grādiem uz kādām 13-15 minūtēm, līdz biskvīts kļuvis gaisīgi brūns. Un pats galvenais, pirmās 10 minūtes nedrīkst virināt cepeškrāsnes durtiņas, citādi biskvīts saplākst. Gatavu izstrādājumu pirms acis mitrina ar cukurs ūdeni. Man tie 50 ml ūdens un kāds 2-3 tējkarotes cukuru. Tagad smērējam pildījumu ar krēmu. Šāds krēms ir ļoti garšīgs. Nav trēkns, bet ļoti garšīgs. Lēni rupīgi sarulējam. Tādā veidā papīrā atstājam atzīst. Leduskapī uz kādu stundiņu, pusotru. Lūk, pagāja man 2 stundas. Un pa virsmu var pabert ar pūdercukuru. Biskvītu rulētē krēma bez laktozes gatava. Lai jums labi garšo, veiksmi gatavošanā, uz tikšanos, balsojam, komentējam, gatavojam. Картофельного крахмала 30 грамм, на крем сахара 60 грамм, оливковое масло Берика 50 мл, воды 45 мл, 3 желтка, крахмал картофельный 15 грамм, клюквенный сок 80 мл и белое вино 30 мл. Рулет хорош на вкус, легкий, вкусный, быстрый десерт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте, комментируйте.